Gatavojamies gada spēcīgākajām dienām no 20. jūnija līdz 24. jūnijam. Tūlīt pastāstīšu, kāpēc šo periodu nedrīkst palaist garām un kā sagatavoties, lai aktivizētu labāku realitāti. Tātad 20. līdz 24. jūnijas ir dienas, kad mums katram ir iespēja ielikt pamatus savai jaunajai versijai, kad Zemes un Saules enerģija ir visjaudīgākā, kad mums dod bezgalīgu enerģiju jaunam dzīves startam, jaunām dzīves līnijām, jaunām iespējām, jaunai iekšējai sajūtai. Būs mega jaudīgi, bet tiem, kas ir sevi sagatavojuši. Un ko nozīmē sagatavoties? Svarīgākais ir attīrīties. Attīrīt gan sevi, gan savu vidi, gan savas pārliecības. Metam nost visu veco, visu nokalpojušo, visu destruktīvo, visu, kas mūs tur vecajos šablonos un neļauj iziet uz savu vēlamo dzīvi. Tagad tieši ir dilstošs mēnesis, un Mars ir pārgājis no aktīvās lauvas uz mierīgo jaunavu, un šie astroloģiskie aspekti arī palīdzēs mums izdzēst no savas dzīves visu traucējošo un sakārtot domas un apkārtni. Un tieši tagad, šajās dienās, ir vispiemērotākais laiks, lai sāktu tīrīšanu. Varam sākt ar fizisko vidi. Taisam ģenerālo tīrīšanu, mazgājam grīdas ar sālsūdeni, notīram spoguļus, izmetam ārā visas vecās drēbes, apavus, somas un šoreiz bez žēlastības. Atdod sarkanajam krustam vai kādam citam visu, kas simbolizē tavu veco es, visu, kas vairs neizraisa prieku to valkot. Es zinu, cik tas grūti, jo liekas, jā, bet šis pa mājām taču vēl noderēs, un bija taču tik dārgs, vai šo man taču uzdāvināja. Tas nekas, ka nekad neesmu uzvilkusi. Tāpēc ar visu šito tiekam galā, metam ārā vai atdodam, un tajā brīdī pie sevis vēl pasakot, vecais aiziet, jaunais atnāk. Otrakārt, atdodam visus parādus, ja tādi ir. Un, protams, pēc iespējām uzreiz jau visu mājokļa kredītu tāpat nenomaksāsim, bet varbūt esi aizņēmies kādu grāmatu vai neesi pateicis piedod lūdzu, vai neesi uzrakstījis paldies kādam noderīgam video sociālos tīklos. Tas viss ir pie enerģētiskajiem parādiem. Tā kā to visu dzēšam. Tālāk izejam cauri telefonam, e-pastam, bildēm, izdzēšam visu lieko. Ir svarīgi arī attīrīt savu ķermeni. Var paņemt kādas detoksa dienas, ja gribās, uzēst vairāk salātiņus, dažiem patīk pagavēt. Tagad ir labs laiks, lai to darītu. Ir labi iet vannā, dušā, pirtī, skrubināties ar sāli. Katrs, kas skatās šo video, sajutīs to savu, kas nepieciešams, lai attīrītu ķermeni. Bet svarīgākais, kas šajā posmā ir jāizdara, lai būtu iespēja uzņemt sausstāvju enerģijas, ir attīrīt savu mentālo vidi. Pabūni ar sevi vienatnē, uzdot sev jautājumu, kas ir tas, no kā tev vajadzētu atteikties. Tas var būt bijušais, bijušā, ar ko nevar izšķirties emocionāli. Tas var būt darbs vai ieradumi, kas izsūc tevi tukšu. Bērnības traumas, nespēja piedot, zems pašvērtējums, neticība sev, bailes no nākotnes. Tu jau zini savu vājo punktu. Un šonedēļ veic atbrīvošanos no tā. Parasti cilvēkam ir vajadzīgs rituāls, tāpat kā mums ir izlaidums vai kāzas. Zemapziņai vajag kaut ko tādu tā kā pagrieziena punktu. Un to tu vari uztaisīt pats vai izmantot manu meditāciju, ko atradīsi manā profila linkā. Kā to izdarīt pašam, dodu pāris piemērus. Izmanto kādu no dabas stihijām – uguni, ūdeni, zemi vai gaisu. Vislabāk, protams, visus elementus. Pirmais ir uguns. Ugunskurā sadedzini kaut ko, kas simbolizē to, no kā atbrīvojies. Vari uzrakstīt vai uzzīmēt uz papīra un iemest ugunī vai aizdedzināt kaut vai virs sveces un noskalot izlietnē. Protams, vienmēr atceramies par drošību. Vecās drēbes arī var noteikti dedzināt ar domu, ka atlaižam veco sevis versiju. Tālāk, ja izmanto ūdeni, peldoties iedomājies, kā ūdens no tevis noskalo visu negatīvo. Dara arī duša vai vana.
Trešā stihija ir zeme. Ja ir iespēja, basām kājām stāvot uz zemes, sajūti, kā no tavām pēdām zemē ieiet saknes un caur tām aiziet visas sliktās sajūtas, vecās pārliecības, visi bijušie, visi aizvainojumi, bailes. Un pēdējais, ja esi pastaigā vējainā vietā, tad sajūti, kā vējš izpūš visu destruktīvo, visu, ko gribi beidzot atlaist. Un, ja ir sajūta, ka gribi pastrādāt ar savu zemapziņu kārtīgi, tad iesaku iegādāties manu dziedinošo meditāciju jūnijā ar promo kodu jūnijas. Ir 50% atlaide. Links manā profilā. Un nākamajos video pastāstīšu, kā ieteicams pavadīt laiku no 20. līdz 24. jūnijam, lai uzietu uz jaunu, vēl labāku dzīves līniju. Tā kā droši spied follow, lai nepalaistu garām noderīgu informāciju, kas var uzlabot tavu dzīvi. Tad, lai veiksmīgi atbrīvošanās procesi!